Tā vēlējos piebilst, arī ja jau es sāku runāt par individuālo līgu, tad mēs mēs joprojām platīnuma divīzijas sadaļā. Šeit ir mums turnīra tabula, ja. Ko es gribēju pateikt? Šeit zemāk, ja mēs redzam, ir šie spēlētāji, visi, kur piedalās konkrētajā divīzijā, viņa fotogrāfija, un šeit ir cipari, ja varbūt daudz nesaprot, kas tie par cipariem. Es gribēju arī jums paskaidrot, tad ir uzvaras, neizšķirti zaudējumi. Šeit spēlētājiem ir uzrādīti jau uzvaras, cik ir spēlētājs ir uzvarējis individuālajā līgā, cik ir neizšķirti, cik viņam ir bijuši zaudējumi. Bet šie skaitļi nav par tekošo sezonu, bet par vispār, par visu kopā, visām 5 sezonām. Ja spēlētājs ir piedalījies arī sanāk, tad viņam arī, šeit būs arī tātad ņemts vērā. Tātad sanāk, kad Dmitrijs Čebetrovs kopā vispār visās 5 sezonās ir uzvarējis 10 reizes un 2 reizes zaudējis. Tātad tas nozīmē tieši ar šie cipari nozīmē uzvaras neizšķirt zaudējumu visā līgā. Tātad tas ir tas, ko es gribēju vēl papildus piebilst. Tā.